Sveicināti sekotāji! Šodien gribēju jums pastāstīt par notiekošo Jūrmālas domē un konkrēti kultūras komitejā. Šodien bija kultūras komitejas sēde, kurā cits starpā tika arī lemts par to, par dažādu pasākumu papildus finansējumu piešķiršanu. Un viens no šādiem pasākumiem, kas ļoti, ļoti iekrita acīs pret citiem pasākumiem, ir paredzētais Laimes Vaikulas festivāls šī gada jūlijā. Un finansējuma apjoms, kāds ir paredzēts šim te konkrētiem festivālam, pastāmies 100 tūkstoši eiro Jūrmālas nodokļu maksātāju naudas, kamēr citiem pasākumiem šeit redzam, tas finansējuma apjoms ir krietni mazāks, 4-5 tūkstoši šeit mēs runājam. Un plus vēl arī tas, ka pavisam nesen uzrunāja informācija, ka lielai daļai no apkaimi rīkotajiem festivāliem un pasākumiem, kā piemēram vasaras salgriežiem, ezeru ielā un citiem, ir nogriezts šogad finansējums par 40%. Un te redzam, ka ar vieglu roku tika mēģināts piešķirt šos 100 tūkstošus eiro, un es jums varu atbildēt, kādēļ tas tā tika darīts. Ja mēs paskatāmies KNAB partiju finansējuma datubāzi, ejam apstamies, kas ir noziedojuši Latvijas Zaļajai partijai, kas šobrīd ir vadošā Jūrmālas domas partija, valdošā. Laima Vaikula 21. gadā redzam noziedojuši 2000 eiro. Un kas vēl ir ļoti interesanti, ir tas, ka apskatot šo te protokolu, kur mēs redzam šo te komisijas lēmumu, kas par ko ir šīs te balss atdevs, kuram pasākumam piešķirt lielāku finansējumu vai kuram mazāku. Šajā komisijā darbojās 5 locekļi un redzam to, ka atkal ejot KNAB šajā datubāzē, viena no šīm te komisijas locekļiem ir vēl pavisam nesen pirms pusgada mazāk noziedojusi Latvijas Zaļajai partijai 3500 eiro, un redzam arī cits komisijas loceklis vēl pavisam nesen, pirms pāris nedēļām, 2000 eiro ziedojums Latvijas Zaļajai partijai. Tā kā jūrmalnieki varat vērtēt paši, cik godīgi ir šāda te pasākumu un to finansējumu vērtēšanu, un vai šeit jūs paši nesardat kādus korupcijas riskus. Es šo te lēmumu neatbalstīju, viņš šobrīd arī netika pieņemts, viņš tika aizvirzīts uz finanšu komiteju, jo vadošie domas vadošās partijas pārstāvi redzēja, ka viņi šo jautājumu nedabūs cauri, teiksim tā, šodien un pārvirzītos finanšu komiteju uz nākamo nedēļu. Tā kā sekosim līdzi un cīnīsimies, lai šādi gadījumi neatkārtotos. Paldies!